Čau, Kaspar! Čau. Ko mēs šodien darīsim? Medīsim fazānus. Būs pocies, būs putni. Paldies, ka jūs esat ieradušies. Tāda šodien fazānu medības. Īsumā izstāstīšu dienas plāniņu tādu tūlītām. Iesim uz 2 mastiņus. Dzīsim, kopā mums ir izlaista 100 putņu. Pirmais mastiņš būs tepatā, kalniņā. Otrais būs tur tālāk. Tos iesim ar kājām. Pēc 2 mastiņiem būs pusdienu zupa. Un tad mēs pārcelsimies uz otru pusīti, kur vēl būs 2 mazi mastiņi. Tātad tā, sākuma drošības instrukcijas savienojums. Šīs mums ir dzinēja medības, pa cik ir medības ar traucēšanu, ar dzīšanu. Tātad, ieročus pielādējam lūdzu tikai tā, kas esam nostājušies uz mednieku līnijas un cita mednieki pagājuši garām. Pirms ieroču pielādēšanas pārliecinamies, kad stobra kanāls ir tīrs. Pielādējam, tātad šāvienu izdaram pa skaidri redzam mērķi. Es ceru, ka fazāns būs skaidri redzams mērķis. Nedrīkst šaut pa mednieku līniju, tātad maksimālais pieļaujamais leņķis ir no perpendikulāra 70 grādi. Drīkstam šaut mastā, ārpus masta. Un ne zemāk kā 30 grādu leņķī, ja? Tuvāk nāc! Šodien esam fazānu medībās pie Hunting Club Pro. Maz sākās jāstrādā. Šīs ir otrās fazānu medības, ko organizē šī kompānija, draugu kompānija var teikt. Un šodien piedalās tikai 7 mednieki un liels skaits dzinēju, daudz profesionālu apmācītu suņu un es ar savu jaunieti, kuram šīs ir otrās fazānu medības viņa dzīvē. Diena ir lieliska, noskaņojums ir lielisks un medības tiek organizētas tā, kā tām ir jābūt, cik tas Latvijā ir iespējams. Putni ir izlaisti iepriekš pirms medībām, tie ir adaptējušies jau dabā. Un jāsaka, ka fazāni ir no tiem putniem, kuri pie cilvēku praktiski nepierod. Fazāni nonākot dabā uzreiz ieslēdzās savvaļas režīmā, prot noslēpties, prot aizlidot, prot izvairīties no cilvēkiem, no medniekiem, no suņiem, protams, arī no dzinējiem. Un rezultātā parasti tiek nomedīti tikai kādi 65% no izlaistajiem putniem.
Es domāju, tas cilvēks ir dīvains. Tātad paldies par visiem, kas piedalījās medībās. Man liekas, ka medības ir izdevušās, ja? Visi bija ļoti disciplinēti, visi izpildīja visus nosacījumus, mēs ļoti labi izdarījāmies. Viens parāds, ko es no rīta gribēju, mūsu cepurīti gribējām iedot pirmajam cilvēkam, kurš pieteicās mūsu medībām. Sanita Eglīte, pareizi, ja? Mūsu pirmais aktīvisti! Paldies! Ceru, ka tiksimies vēl. Paldies visiem, kas organizēja, paldies mūsu zēniem, kas visus darbus darīja. Paldies Alīnai, Aleksēnai par visu ideju, kā tādiem visiem. Paldies!